Es tikko paēdu kārtīgi augus pārslas. Es pirms tam biju paēdis un tad aizgājuši gulēt, pasnaudis, tāpēc, ka es nedabūju pietiekami miegu. Un tagad ir pulkstens jau 18 un es negribu iet uz džimu. Es ļoti negribu iet uz džimu. Tāpēc, ka es zinu, ka man jāiet skvats taisīt, man ir tāds pilns vēders, tāds nogrums, tāds... Bet ko, Džeki, ko mēs daram? Kad negribās kaut ko darīt, ejam un daram to. Tā kā maucam. Un tā kā es tagad sāku filmēt, tad man arī būs jāfilmē workouts. Tā kā maucam patrenēties. Šādi momenti ir viena no svarīgākajiem tavā visā šajā sevis pilnveidošanā, izaugsmē, kur tu neko negribi un tad tu aizej un izdari. Tas iemācīties to izdarīt, iemācīties saprast tos momentus ir atslēga, lai sasniegtu kaut ko. Tāpēc, kad, lai tu uzbūvētu muskuļmasu, tev ir jāiet konsekventi. Un tad, kad tev ir tas moments, es esmu paēdis, jau ir vakars, it kā jau var iet gulēt, un tad tu YouTube un varētu paskatīties, un ne, es negribu īsti, jā. Tādos brīžos aiziet un atkārtot, tad ir progress. Un jā, tur var visu kaut kādas tehnikas, tur domāt, tur mazos solīšus noliec un izveido savu dzīvi šitādu un tādu, bet tādos brīžos, kur tev dzīve vienkārši sajūg, kā šodien man bija jābrauc kaut kādu 4 stundas ar autobusiem, visu kaut kur apkārt, es nebiju pagulējis, un lai tādos brīžos vēl joprojām darīt tās lietas, kas jādara, tev ir jāiemācās šie momenti kontrolēt, aiziet un izdarīt, tomēr, ja tev arī negribās. Un, jā, mēs varam te kaut kādas tehnikas domāt. Tur mazie solīši, tur sadomā kaut ko. Un jā, arī šeit strādāju, kad es izdomāju, es vienkārši uzvilkšu maiku, aiziešu uz džimu un tad jau tālāk redzēs, jā. Un jā, tā var darīt. Tā, principā, es arī izdarīju, kaut gan es zināju, ka es tur darīšu šito un to. Bet jā, es vienkārši paņēmu, piespiedu, izdarīt pirmos soļus un aizgāju. Ja tu vēl neesi sapratis, šodienas tev izpildāmais solis ir darīt tās grūtās lietas, īpaši tagad tu tās nevēlies. Tā kā es tev tikko parādīju, un ja tev šis teikums kaut kā rezonē ar tevi, un tu vēlies uzbūvēt muskuļmasu, un tev patīk, kā es šo procesu vadu savā dzīvē, un tu gribi savā dzīvē arī šo sistēmu sev ieviest, aizej pačako pirmo linku aprakstā, tur ir 1:1 coachings, no tevis tikai prasa pirmsbildi un pēcbildi. Es pārliecinās, ka es tev varu iegūt reāli redzams rezultātus. Tā kā piesakies 1:1 coaching iepazīšanās zvanu, lai mēs saprastu, vai mēs esam labs match. Un 2.3. linkā aprakstā ir Latvijas izdevumas Cilts, kur ir Discord serveris un WhatsApp grupa, kur Discord serverī katru svētdienu 8 no rīta. Es veidoju šo grupas video zvanu, kur mēs vienkārši stāstam savus mērķus, dodam citiem padomus, ejam kopā ar šo cilti uz saviem mērķiem. Un tas ir viss pēc šī video. Tiekamies rīt. Rītdien būs video, tā kā nospied to sarkanu podziņu, ja tu vēl neesi to izdarījis, nospied iekšā, aizsūti savam draugam, ja tev liekas, ka viņam varētu šis noderēt, un nāc ar mani, izšaujamies caur atmosfērai.